Tā sveiki visām, kas mums šobrīd klausās. Šodien man būs tāda nedaudz citādāka saruna, varbūt ieraksts, ka vienmēr tāds ļoti nopietns un specifisks par konkrēto tēmu, bet, manuprāt, šī man interesē pašai ļoti un tikpat aktuāli, ja ne mazāk. Tā mans sarunas biedrene ir Lauma. Čau, Lauma. Čau, Ingu. Es Laumu pazīstu jau, man liekas, vairāk kā 10 gadus, jo mēs kopā darbojāmies debašu klubā. Un patiesībā, Lauma, tad, kad es tā padomāju, tu biji tas cilvēks, no kā es uzzināju pirmo reizi, ka ir olas baltums iespējams, nopirkt atsevišķi mazā tā kā kefīra paciņā. Es atceros to brīdi, kas bija pie tevis mājās, un tu no virtuves izvilki ārā un rādīja, jo to bija kārtējā pievēršanas tūra tajā brīdī. Un tāpēc arī esam Laumu uzaicinājuši uz sarunu. Es arī Instagramā jau padalījos ar viņu, varbūt kāds ir ievērojis un jau piesakojis. Lauma atkal ir kārtējā, nezinu, izaicinājumā uz plašāku ķermeni. Un Lauma arī no tiem cilvēkiem, kas nebaidās runāt par dažādiem uzķūnēšanas veidiem. Un zin kā, kad es domāju, kā tev pieteikt, man nāca prātā tas raidījumā aizietas paņēmiens ir tāds teikums sākumā, mūs par šo varbūt nosodīs, bet nav cita veida, kā par šo runāt. Tā kā es uzreiz arī saku, tas, ko mēs runāsim, nav jādara, mēs nekādā veidā to nereklamējam vai nesakam, ka tas ir kaut kas obligāts, bet manuprāt ir interesanti tieši tā pieredze, jo Lauma to dara gudri un ar saprātu. Un arī kā pierādījums tam uzreiz, jā, Lauma ir visas labākās Latvijas izglītības, pirmā ģimnāzija, Rīgas ekonomikas augstskola, vadoši amati, patiesībā Latvijas vienraģos, ja var tā teikt, jo Elko grupa ir miljoniem apgrozījums, kur tu strādā ar menedžmentu. Viņam arī ir miljardiem. Tad viņi arī ir vienradzis. Tagad tu esi Printify un Printful apvienotajā, kas ir arī mūsu vienradzis miljardu apgrozījums. Ko tu dari šajā? Tagad es te pāris gadus. Jā, šobrīd darbojos tieši pie Printful un Printify apvienošanas. Tā kā pats interesantākais, kas var būt. Es domāju, tas ir starptautiskā līmenī, nedaudz pat apskaušu tevi. Ok, ejam pie tās labsajūtas un smukuma. Kāda tev ir tā vājēšanas pieredze, svara vērošana? Nu, zini kā, īstenībā es tā, pirms šās sarunas padomāju, es sapratu, ka diezgan gara, jo es bērnībā biju tāda diezgan apaļa, un es visu bērnību biju baigi mierā ar to, man tas īpaši neko dzīvē nemainīja. Un tad es atceros, ka tas bija pirms ģimnāzijas vēl, tā ir 5. 6. klase, es biju svara vērotājos. Mani mamma atļāva un aizsūtīja svaru vērotājiem, jo acīm redzot, tas bija tas vecums, ka man sāka likties, ka, kaut kas jādara, jo ir problēma. Un principā es pieņemu, ka tas ir tas brīdis, kad es sāku jau kaut kādu ceļu uz tām visām lietām. Un, jā, tas bija tāds pirmais. Skaidrs, ka tie svaru vērotāji tagad atskatoties ir tāds marazms viegls, bet tas man iedeva, man liekas, kaut kādu tādu virzību, kad ir ok domāt par ēšanu, ir ok domāt par to, ko tu liec mutē. Un tam, man liekas, es domāju, ka bija ģimnāzijas laiki, ka man jau sāka patikt puiši, un tad jau sāku sēsties uz kaut kādām diētām, un tad tur bija standarta, tur viens apelsīns dienā tikai, vai, kaut kādas pilnīgas muļķības. Bet es gāju visam tam murgam cauri, un man liekas, ka tā pirmā tāda apzinātā diēta, kas man bija tad, kad es pabeidzu augstskolu, izvācos no vecāku mājas, un biju tā kā pati, un sapratu, ka, ok, es pati taisu ēst, un es pati pieņemu lēmumu, kas tad nāks man tajā mutē iekšā. Un tas bija, man liekas, pirmais brīdis, kad es sāku reāli skaitīt kalorijas un sekot, tā apzināti veselīgi notievēt līdz kaut kādam līmenim, un tad jau, principā, kopš tā laika, kas jau ir 11 gadi, tā kā on and off, es kaut kad ik pa brīdim kaut ko paskaitu, padaru, paskatos, ko un kā. Jā. Es pa cietajiem datiem, kāds tev ir augums un tas vēlamais svars, ko tu gribi, un tad kā viņš staigā, kad tu mēģini kaut ko uzsākt kādu maratonu uz īsu brīdi? Tā, es tagad esmu 1,78 m gara, un tā, kad es sāku tagad tievēt, man bija 79 kg, kas ir daudz, maz nezinu, bet tā kā tie 78, 79 īstenībā man tajā brīdī likās tāds rīktīgi optimāls svars, es biju jau labā formā. Un tagad es esmu nometusi līdz, šorīt man bija 72,5, tu bišķi 6,5 kg, es esmu nometusi 5 nedēļās. Bet es nezinu, kāds man ir mērķis svars, jo man liekas, ka svars vispār ir tāds koncepts, ka pofīgi, cik tu sver, tas tieši neko nemaina. Man vairāk ir mērķis, ka es gribu redzēt reliefu, es gribu redzēt, kā man tur dalās muskulīši, un es nezinu, cik man būs jānomet svars, lai redzētu to visu. Tā kā skatīsimies. Bet es esmu tādā svara ziņā, es esmu bijusi, principā, tagad, ja es skatos tos pēdējos 11 gadus, es domāju, ka es visu laiku esmu tādā diapazonā no kaut kādiem 75, 76 līdz kaut kādiem es bijusi 82. Un es nekad neesmu bijusi tāda nenormāli apaļa vai tāda tur nenormāla kalsne. Tāds, viņš vienkārši tur staigā un uz to man garumu kaut kā izlīdzinās.
Kāpēc tagad šo pēdējo maratonu uzsāki? Kas tev bija par motivāciju? Kāpēc tu atkal pieķēries tagad? Man liekas, ka man bija kaut kāda vēlēšanās pēc kaut kāda ekstra dopamīna pašai sev, jo es skaidrs, ka es tā kā eju, sportoju, gadiem nodarbojos vienu to pašu, man gribējās kaut ko, izdarīt kaut ko fun. Un viena tā lieta, ko es jau rīktīgi sen gribu izdarīt, ir paskatīties, kas ir tas, ko es esmu satrenējis apakšā tajos muskuļos. Tā kā es trenējos, kaut ko daru, bet es nezinu, kas tur ir apakšā, jo tur ir tāds slānis ar tādiem, tā kā, tauciņiem. Un tas bija viens, ka man bija jau ilgi tāda vēlēšanās paskatīties, kas tur ir. Un tagad man tas apvienojas ar to, ka man beidzot bija arī tā kā tas, nezinu, mentālā kapacitāte saņemties un pieturēties pie kaut kā un paskatīties. Vat kas tagad būs, ja es rīktīgi pieturēšos pie diētas, ko es tur ieraudzīšu un kā es jutīšos. Un es tev nemelošu, es mēģināju šo sākt jau pāris reizes, un man bija, regulāri katru trešdienu vai ceturtdienu tās sajūta, labi, var arī nākamnedēļ, man jau nav nekāds tur atskaits punkts. Un tāpēc es šoreiz izdomāju, ka vai es pateikšu to skaļi, es to pateicu Instagramā, jo tad es sapratu, ka būs, bišķi kauns tā kā pateikt, ka ir kārtējā trešdiena pienākusi un var jau arī nākamnedēļ. Un tā, un tās pirmās 2 nedēļas bija tāds, ka, es biju rīktīgi priecīga, ka bija tas ārējais tāds, pat es uztaisīju spiedienu, bet spiediens, un tagad man ir 5. nedēļa beigusies gandrīz, un es esmu baigi priecīgā, un baigi labi iet, un ir rīktīgi interesanti. Man arī interesanti vērot to, jo tiešām tas tev arī var redzēt to rezultātu, un arī tie storija ir ļoti interesanti. Izstāstīja, kāds ir tas tavs, tā programma, jā, cik fiziskās aktivitātes, ēšana, kāda ir tā programma, ko tu esi salikusi? Jā. Tas, ko es pati sev saliku, no ēšanas puses, es sev uzliku 1600 kalorijas dienā, neskaitot dārziņus. Tātad, dārziņus es ēdu, cik es gribu. Tā kā es pieņemu, ka kaloriju ziņā es kaut kur, 1700, 1800 kalorijas dienā pēdu. Un no fiziskās puses tā prioritārā lieta ir soļi, kur es uzliku mūsu standarta 10 000 vismaz, kas ir vienkārši, lai būtu kaut kāds atskaits punkts. Man ir 5 līdz 6 spēka treniņi nedēļā, un tad 1 līdz 3 reizītes kardio. Jā, tas bija tas plāns. Kāpēc uzlikt tādu kaloriju skaitu? Šo programmu visu savu galvu izdomāja, iepriekšējās pieredzes, bet arī kāds profesionāls, kurš tev koordinē tajā visā? Principā uz savu galvu, bet tikai tāpēc, ka manā galvā šis viss nav nekas tāds sarežģīts un tā nav nekāda racionāla. Jo man liekas, ka visas diētas pamatā ir tas, ka tev ir vienkārši pie kaut kā jāpieturās. Un tu uzliec kaut kādu mērķi un pie viņa turies. Tā kā, principā, es uz savu galvu, bet man jāatzīst, man ir tā jau ento gadu pieredze, un es tā kā esmu skaitījis kalorijas šeit un tur, man bija apmēram sajūta, pie cik kalorijām es tievēju un pie cik kalorijām es netievēju. Un otra lieta, kas man jāatzīst, ka mans līgavainis ir fitness treneris, līdz ar to man mājas visu laiku ir kāds, kas paskatās, un ja es ietu pilnīgā sviestā, viņš man pateikt, ka vajag tomēr kaut kur pa labi vai kreisi. Tā kā man ir tādā ziņā tāds checks and balances ir. Jā, bet, principā pati uz savu galvu. Jā, es domāju, bet tas tomēr arī kaut kur notiek, ka tev ir mājās tos privātais treneris. Protams. Tāpēc ir labi, tāpēc, ka ir tie brīži, ka tev liekas, varbūt pa daudz, varbūt pa maz, un tev apkārtējie runā, un tev viņi mēģina katrs spriedot to savu viedokli. Un tev ir baigi labi, ka tev ir viens cilvēks, kas zina, ka ir profesionāls, un tu uzticies, un tu paprasi, tev pasaka, un tu tā, ok, viss, ejam uz priekšu. Tā kā jā, treneris ir baigi labā lieta, kam gūt. Pirms mēs ejam sīkumā par katru no šīm grupām, ēšana, fiziskais un tā tālāk, es zinu par to, kā tu apkopo datus, jo tikdienā arī vispār esi, finanšu cilvēks, un kādās ierīcēs un kā tu skaiti tos datus, lai sakot līdzi, kas notiek? Jā, kalorijas. Tad, ja es runāju par to, ko es patērēju, tad es visu piefiksēju MyFitnessPal aplikācijā, kas ir viena no tām standarta, ko visi zina. Man liekas, ka ir 2, ko visi piesauc MyFitnessPal un Yazio. Es vienkārši MyFitnessPal lietoju, man liekas, no 2016. gada jau, līdz ar to es pieradusi un es baigi tur apkārt nestaigāju. Un tad par to ēdienu uzņemšanu vēl, tad tas, ko es daru, es sveru. Es sveru pilnīgi visu, ko es gatavoju, taisu, es nosvaru, ielieku aplikācijā un es skaidri un gaiši zinu, cik es esmu apēdusi ēdienu un kalorijas. Un tad, ja es runāju par to patērēšanas pusi, tad, soļi telefons, man ir it kā tas gudrais grēdzens, bet tad es viņu zālītē ņemu nošķi, un tur tā kā es skatos, cik man telefonā soļi sanāk. Un visu, es principā tos datus, es vienkārši piefiksēju Excelī. Pati sev, jo man liekas krūti, ka tur vilkst un vidējos, tur skatīties visādus čārtus, un vienkārši tev pašam ir
tā kā ekstra vēl kaivs no tā, ka tu kaut ko piefiksē, un tad tas ir tas, kurus piefiksē, skatos, un pēc tam kaut ko var pāanalizēt. Tev ir arī gudrie svari? Man ir gudrie svari, bet tā kā tas labums ir, ka telefonā man saglabājās tas svars. Bet izstāst lūdzu, jo es esmu šo dzirdējis, es arī nesen par to uzzināju, ka tāda ir. Šobrīd manā prioritāšu rakstā nav, man ir citas lietas, ko es gribu ieviest, bet izstāst, kā viņi strādā, kur viņš fiksējās, un kā viņi, piemēram, saprot, ka gudrie svari nosaka arī tavu tauku proporciju, un tā tālāk. Kā viņi to var izdarīt no tā, ka vienkārši es uzkāpju uz svariem? Muļķības viņi nosaka, tāpēc arī viņi nevar. Tā kā viņi nekur tu neturies, tu uzkāp ar tām plikajām kājām, un viņš to ķipa izlaiž kaut kādu tur signālu pa ķermeni nosaka. Bet viņš man saka, ka man ir kaut kādi 34% tauki. Un ja tu pagūglē, ir tās bildes, kur tev nosaka, man nav 34. Un viņš vienā rītā, es uzkāpu 3 reizes pēc kārtas, un viņš rāda katreiz citu procentu. Tā kā tas ir absurds. Tāpēc to, man liekas, vispār... Vienīgā jēga, kāpēc man ir gudrie svari, ir tāpēc, ka viņš fiziski piefiksē to svaru man telefonā, un man nav katru reizi jāskrien un kaut kur jāraksta. Es varu vienkārši pēc tam paskatīties, kur es katru dienu svēros un kā viņš mainījās. Vienīgais iemesls, kāpēc man ir. Ja kāds grib pirkt dēļ tiem procentiem, dievu dēļ nevajag. Tā kā vispār nav jēga. Vispār. Ļoti labi, tu man atrunāji no. Es nebiju plānojusi, bet es domāju, ja gadīgi man dzīvē gadīgi nebūtu, kur likt naudu, varbūt tu varētu vai kaut kādas līknes vai tur datus kaut ko tam līdzīgi dabūt ārā. Labi, ejam pie ēšanas. Kas man, protams, interesē, ir, tu teici, uzsver 600 kalorijas, tas patiesībā nav tik traki, sevišķi dārziņi ir atsevišķi, bet pie dārziņiem mēs neskaitam kartupeļus, pareizi. Nē, neskaitam kartupeļus, tomāts. Jā, neskaitam kartupeļus, neskaitam avokādo. Avokādo arī mēs skaitam kalorijas. Visas kaut kādas, ja kāds domā, ka pupiņas vai tāda lieta dārziņi, tas arī nav dārziņi. Kaut kādas olīvas nav dārziņi. Tādas visas, kas ir, tāda ļoti kreizīgi. Mani dārziņi ir salāti, visu iespējamo veidu, gurķis, tomāti, paprika. Īstenībā arī burkāns biete, viņos varbūt ir bišku vairāk, bet arī, cik tu tur viņus var apēst. Principā viss izņemot, kartupeļus un avokādo, kas ir tādi mani 2 dārziņi, ko es skaitu. Tad 1600 kalorijas, kā tu veido tu ēdienkartu? Man jau, protams, interesē tie mazie knifiņi, kā tomēr nedzīvo tikai uz burkāniem un uz apelsīniem, lai tu arī būtu paēdis, bet vienlaiks tas kalorijas tā kā ir tajā robežā. Jā. Tas, ko tu vari redzēt manā Instagramā, ka es ēdu diezgan vienveidīgi. Un tas, man liekas, ir pirmais labā lieta, kā tu noturies pie diētas, ir ka tu nemēģini visu laiku filozofēt, ko tu ēdīsi, tu ēd vienveidīgi. Un es pati sev esmu sadalījusi, ka man tā diena ir, principā tās 1600 kalorijas apēdu vai 4 ēdienreizēs, vai arī 3 ēdienreizēs un 2 uzkodās. Atkarībā no tā, kā man tajā dienā bija garstāvs, ka es pavadās. Un, ja man ir tās 4 ēdienreizes, un tur rupi sakot, man katra ēdienreize ir 350 līdz 450 kalorijas, kas ir normāli īstenībā cilvēcīgi ēdienkartes. Tas nav kaut kāds tur bada laiku porcijas. Un tad tajā katrā ēdienreizē es vienkārši fokusēju, lai viņa ir, sabalansēta. Attiecīgi, jā. Olbaltumvielas. Tomēr ļoti liels fokus ir uz olbaltumvielām. Absolūti, tas ir Absolūti, un vismaz arī nevajāšanas visu laiku, tā kā es teiktu, ka olbaltumviela ir tas pirmais, ko es tur uzlikšu, tad man ir apkārt dārzeņi, jo citādi to sātu tu nedabūsi, un tad tālāk ogļhidrāti tauki, tur es varēju, un tur tā kā vien dienu man gribās vairāk avokādo, tad es vairāk tauku spaidīšu, vien dienu man gribās vairāk kartupeļus uzlikt, es tos uzlikšu, vai vien dienu gribās abus, un to es varēju, bet tas, ko es nekad nevarēju, ir olbaltumviela un dārzeņi, tas tur ir, visos veidos, jā. Izstāst, kādēļ ir svarīgi olbaltumvielas? Olbaltumvielas ir tas, kas pirmkārt tev iedod sātu. Tā kā neviens no citiem tiem uzturvielu grupām to neiedod to sātu. Bet otrais, tīpaši mēs runājam par diētu, un man liekas, tā kā arī ar vecumu aizvien vairāk, tas ir tas, kas mums palīdz muskuļiem nenoārdīties un uzturēt to ķermeni, lai viņš ir tāds dzīvīgs un veselīgs. Tā kā, ja mums pietrūkst olbaltumvielu, tas, kas vienkārši uz diētas notiks, tas ķermenis sāks tev nevis ārdīt taukus, bet viņš jau sāks ārdīt muskuļus, jo vienkārši viņiem tas būs vieglāks ceļš. Kā olbaltumvielas ir, tā kā točna svarīgākais. Man liekas, ka tur daudzi cilvēki diskutē par cik daudz viņi ēst, jo, kaut kādas tur cilvēku standartas ieteikums ir tas 1 grams uz kilogramu.
Kas ir baigi Jā. maz, ja mēs esam tur 70 kg sievietes, 70 grami, nav baigi Patiesībā daudz. pat Pasaules veselības organizācija tie oficiāli ir pat vēl mazāk, 0, kaut kas, bet tas, ko es lasu, bet tas ir minimums, ko es patiesībā saprotu, tas ir tiešām ir cilvēku valstīs, kur nav pārtika, jā, un tad tas ir, tāpēc, ka viņi ir starptautiska organizācija, kāpēc viņi iesaka to minimālāko, bet, tad ir grams vai pat, 2 grami, man liekas, šausmīgi daudz, akal. Tev ir ļoti daudz patēriņš, bet tu arī bet tu ej 6 reizes nedēļā uz sporta zāli, pusvēl kartu, un tev arī slodze ir ļoti liela. Un taisnība. Bet man liekas, ka tāds pusotrs grams, kas mums sanāk, tu tādai vidējai parastai sievietei 100 grami dienā, kas ir 4 ēdienreizes pa 25 gramiem. Tā kā 100 gramos vistas ir 20 grami olbaltumvielas. Tā kā tas nav tik daudz, tā kā man liekas, uz to pusotru būtu baigi veselīgi tēmēt. Kas ir tie galvenie produkti, kuros ir olbaltumvielas, kuros tu vari vieglāk savākt, un kur ir mazās risks, ka tu iekritīs, ka būs daudz tauku klāt vai kaut kas, ko tev varbūt gluži nevajag uzreiz? Viss tāds acīm redzamākais un tāds bagātākais ir piena produkti, un vaipiena biezpiens, grieķu vai skieru jogurts, 10% siers, visas šitās tēmas, tas būs, tur būs daudz olbaltumvielu, tur būs maz kaloriju. Piemēram, tajā pašā grieķu jogurtā 10 gramu olbaltumvielas, 60 kalorijas. Jā, un tā ir puse tas vidēji, bet es reiz gribu pateikt, tie, kas nav pētījuši, es arī šo visu pirms gada stāvēju reāli veikalā un pētīju, parastajā baltajā jogurtā nebūs tik daudz olbaltumvielas. Uzmanieties, parastajā sierā, tur Krievijas kolandas, arī nebūs tik daudz olbaltumvielas. Jā, tāpēc vienkārši uzmanieties, kad saka sieras piena produktas, jā, bet tieši šie grieķu un tie cietie sieri, ko es saprotu. Precīzi. Ja es runa par sieru, tad es teiktu pat tikai 10%, un reāli Latvijā, ja mēs skatāmies, tad tas ir tam siera namam ir vienkārši tas labākais. Un tur būs 35 gramu olbaltumvielu un kaut kāds 230 kalorijas. Ja mēs runājam par biezpienu, tad loģiski tas ir vājpiena, un tas būs tas, kurā būs tās labās, un tiem, kam ir visas tās nepanesamības laktozes vai kas ir bezlaktozes vājpiena, biezpiens superīgi. Un, ja runa par īstenībā visiem tiem grieķu un skīru jogurtiem, kas tur arī ir miljonus variācijās Latvijā, man liekas, tikai baltais produkcija ir tā, ko es ieteiktu pirkt, jo visos pārējos tur riktīgi daudz tauku. Tas, kas ir baltais, tajā ir viss sakarīgākais sastāvs. Tā kā tas ir par piena produktiem. Es teiktu, ka tas ir tāds, pirmais, kur viss būs čisti labi. Tad otrais ir olas, kur, ja ir bišķi vairāk kalorijas, tad varēs olas. Katrā olā ir ap 12 gramiem proteīna. Bet tas, ko tu minēji, tas olu baltums, tas ir vienkārši tā kā tāda zelta bedra. Jo tur ir uz to 100 gramiem ir 10 gramu proteīna un 45 kalorijas. Tas tā kā pa brīvu tev iedod to proteīnu, jau tavā kaloriju budžetā. Tas ir otrais. Un te uzreiz es piebildīšu par cenām. Es, Latvijā maz patiesībā uzturos, bet cik es saku, Rimčikā pētīju, ja tur bija, kaut kāda 2 eiro vai ap 3 eiro tā puses tā paciņa maksā, bet man pēc tam Instagramā es liku, man rakstīja sieviete, ka Lidlā esot lētāk. Tā kā, ja gadījumā kas variet izpētīt, jo Amerikā es pērku uzreiz 6 iepakojumus paku, tad ir ritīgi laba cena. Arī iebrauc uz to promo cash and carry, tur ir litrīgās pakas, un tur ir arī pa daudz labākām cenām. Bet cik ilgi viņš stāv, to nav ļoti ātri jāizdzer, cik ilgi tāds olbaltums ir stāvēt? Piemēram, tas, ko es tagad Rimčikā nopirku, viņš man ir līdz aprīļa sākumam derīgs, un tu jau, ja tu tur dienā tos 150, 200 gramus apēd, 4, 5, 6 dienas, baigi tā kā galīgi ne. Tad trešais ir liesās gaļas, kas ir tāds, standartā vistas filei un tītara filei. Tas ir tur, kur tur to tauku vienkārši nav, tur olbaltumi ir dafigā. Vari meklēt liesākus sarkanās gaļas gabalus, bet tas vienmēr ir tāds, tev ir jāmeklē, tev jāizdomā, kā tu viņu sataisīs. Es personīgi nečakarējos ar to baigi. Lielovs vista un dzīvoju laimīgi. To ir svista un tītars un dzīvoju laimīgi. Un tad pēdējais ir jūras veltes, kur baltā zivtiņa, gārinelis, kaut kādi vēžveidīgie un tuncis, vai nu svaigs vai savā sulā, ir tas, kas tur vienmēr nenošaus greizi. Un tas slavenais lācis, ko visi piesauc, un tā kā viņš ir super veselīgs, jo tur ir tik daudz tā kā visādas labās taukskāpes, bet ir jāsaprot, ka tas nav tīrs proteīns. Tas proteīns plus tauki. Tu vienkārši tu to saproti un reiķinies. Jā. Man ir jautājums par to vistu un tītari, jo es arī daudz ēdu. Es droši vien ēdu maltu kā tītaru šeit. Man ļoti bail domāt, kas tajā ir iekšā, jo viņš ir samalca. Bet jautājums ir, kā pagatavot to pašu vistas filēju, jo tiešām tev apnīk, ka ilgāku laiku viņi sāc ēst, jā.
un tad vienkārši tu savu cep krāsnī, vai ir kaut kāda forša recepte, lai Oi, ne, viņai... zini, kā Cingu ir, mans, tā kā, es esmu iepērdos, man liekas, jau 8 cilvēkiem pēdējo 3 mēnešu laikā. Es nopirku airfryeri, un airfryers ir vienkārši tā kā game changeris. Tur viss sanāk garšīgi, tu visu uztaisi 8 līdz 10 minūšu laikā, tu viņu nesilti, tu vienkārši iemet to vistu 10 minūtes, un viņi ir tev perfekti, sulīgi, vienkārši, un tev neapnīk. Ok, super, tātad gudros svarus man nevajag, šis ir, kur es ieguldīšu, kad aizbraukšu drīz mājās. Tā kā es visiem iesaku, un viņš kaut kāds nav dārgs, viņš tur ir kaut kādiem, man liekas, ka tur 80 līdz 100 eiro viņš maksā, un viņš ir tu tur visu cep, kartupeļus, visu, visu. Bomba. Super, perfekti. Tātad, man liekas, ka pārtiku mēs laikam izrunājām, ja? Kas un ko un kā. Pārējām pie sporta, pie zāles. Tu esi, man liekas, tu dzīvo sporta zālē vismaz šobrīd. Bet kā tu izvēlies atkal tos treniņus un kāpēc? Sporta zālē es dzīvoju, kad jau ilgu laiku man jāatzīst. Kā es izvēlos uz treniņus? Sākam ar to, ka es eju uz sporta zāli principā katru dienu, un nevis tāpēc, ka to vajadzētu. Tas ir par daudz, es tur eju, tāpēc, ka tas ir, principā, mans tāds vienīgais hobijs. Es tur eju ne tikai sportot, bet tur eju socializēties un, vienkārši tā kā attiet no darba. Līdz ar to es eju tur katru dienu, un tad es tos savus treniņus būvēju ar to. Bet tas ir uzreiz ar disclaimeri, ka tas nav vajadzīgs. 4 reizes nedēļā ir ar atliktiem galiem, un tas būtu bijis pat varbūt labāk, ja es tā darītu. Bet tā kā es eju katru dienu, tad, principā, tas, ko es daru, es tā kā cenšos notrenēt katru ķermeņa daļu vismaz 2 reizes nedēļā. Un tad man sanāk, 2 dienas es trenēju kājas, 2 dienas es trenēju muguru, un 2 dienas es trenēju krūtis un plecus. Jā, un tad vienu dienu man parasti vai kaut kāds kardio vai vēl kaut kas, un tad es kaut kā cenšos tā pavariēt. Kad tu eji uz sporta zāli? Tas ir rīts? Es tagad jau kaut kādu pēdējo laiku eju no rītiem, jā, jo es sapratu, ka vakaros. Es ceļos bišķi pēc 5 no rīta, bet es esmu rīta cilvēks, man nav sev jāpiespiež, es modinātāji ceļos tā. Bet jā, tad es ceļos no paša rīta drusku pēc 5, tā man ir mans rīta rituāls, ka es pēdu tās brokastis, ko es iepriekšējā vakarā sataisu savu medvīnam brokastis, pasēžu, pat ar kafiju, pēdu, papriecājos, un tad es jau drusku tā kā pirms 6 es eju ārā ar suni. Un tad es sāku vākt tos slavenos 10 000 soļus. 45 minūtes es ar suni novazājos, tad es bišķi pirms 7 esmu apakaļ mājās, tad es sataisos no 7:30 braucu uz zāli. Un tad ir zāle, tad ir tas, un tad es nāk mājās un sāku strādāt. Un principā tā man sāks tas rīts. Atkal neliela atruna, bet es gribu to pieminēt, arī varbūt nesaistīt ar šo, bet kāpēc es arī Laumu abrīnoju, un es domāju, ka tev ir baigais krampus. Atceros to stāstu, ka teici, ka tu bērnībā tev bija zirgs, un ka vidusskolas laikā tu cēlies arī ap 5, katru rītu brauc uz Mārupus staļiem, un pēc tam gāju skolu. Man šis ir tāds rādītājs, ka, ja es būtu lielas firmas menedžers, es tev nedomāju pēc šāda stāsta vienu noalgot, jo tas rāda nenormāli to mērķtiecību, kas tev ir. Tāpēc tev prasīju šo, cikos tu eji uz sporta zāli. Nekas nav mainījies. Es ļoti labi. Jā. Es ap 10 jau guļu. Es dažreiz jau pēdējā laikā 9:30 slēdzos ārā. Tā kā, 10 es eju, man sanāk tās 6,5–7 stundas miega man sanāk īstenībā. Es jūtos ļoti labi izgulējusies. Man te gan noder tas gudrais gradzens. Labi, cik noder. Bet es paskatos to miegu, un man viņš ir fantastisks, un tā es tā ļoti žiprīgi tā arī maucu. Bet tev kopumā, ko tu liecos rādītājs publis, tev kaut kā dienā pat 18 000 soļi sanāk. Labi, ar suni, pēc sunis arī tu nesteigā ātri, viņam vajag apčurāt katru stāvu, ja tas tomēr ir diezgan lēni. Es viņam neļauju čurāt. Nē, es maucu. Man es viņu laižu, man te ir iespēja viņu palaist bez siksniņas, tā līdz ar to viņi, kur var paskraidīt, un es tikai eju, un ja viņi netiek līdz, tā ir viņas problēma. Okay. Tā kā man sanāk, es tajās 45 minūtēs, es dabūju 5000 soļus. Un tā kā tas ir tas mans rīta. Un kā, jā, par tiem 18 ir tādā labā dienā, bet tādā, vidējā dienā man tāpat sanāk ap 12, 14, un tur, principā, kā es viņus savācu. Tā kā pirmais bija man dzīvē apzināties, ka tā kā mēs vecumu visi paliekam tādi, ka mēs ejam uz komfortu, un ja es nepiespiedīšu sevi atrast tās iespējas pastaigāt, es nepastaigāšu, un tā kā tas nenotiks. Līdz ar to man ir mašīna, kur es neizmantoju, principā. Un es no rīta tad izstaigājos ar suni tās 45 minūtes, tie ir 5000 soļi. Tad es vienā virzienā uz zāli aizbraucu ar savu vīrieti, kurš tur paliek strādāt, un es nāku apakaļ ar kājām, kas ir vēl 3000 soļi, man jau ir 8,
Un tad vakarā man ir atkal kaut kāds 45 minūtes, kad eju ar suni vai eju kaut kur, vai eju ja es kādu tiekos, tad es aizēju ar kājām un tam, tad 12, 14 savācās. Un 18 ir tādā labā dienā, ka es pa dienu vēl izēju ārā. Brīvdienās tad, tu piespied sev vēl vairāk kaut kur pavazāties. Bet, principā, tu sev spied visu laiku kaut kur vazāties ar kājām. Ar kājām. Par sporta zāles un to taktiku. Man liekas, ka vēl viena lieta, ko es arī pat pieļauju kā ilgu laiku. Ja es sportoju, es neju uz zāli, bet es skrienu, vai tagad esmu sākus tās kanteles pagrabā cilāt mājās, ka, es taču šodien ritīgi daudz nostaigājos, es tagad varu paēst vairāk. Un tad, kad es sāku skaitīt, cik patiesībā es patērēju kalorijas, ka tie paši tur intensīvs treniņš pusstundu man paņem tikai 200 kalorijas, ja? Kas ir, viena siermaize liela tādā. Vai šis nav nekas par šo, ko teikt arī tā kā paskaidrot, ka, tas diemžēl, kad es eju sporta zāli, tas nav gluži tik daudz priekšvājēšanas, tas ir tonusam, smukiem muskuļiem, kas ir veselībai ļoti svarīgi viss, bet zālīte gluži ēst daudz vairāk, tāpēc tu nevarēsi. Absolūti. Ziņā, tagad tu skaties to kopējo kaloriju patēriņu, kā tev ķermenis viņu tērē ir tas standarta čārti, ko rāda. Tad tas, ko viņš tev saka, ir, ka tev tur rupi sakot 60-70% tava tā pamatvielmaiņa, kas vienkārši tu miera stāvoklī elpo un eksistē, tas ir 60-70%, kas nozīmē, tu vispār nevar ietekmēt to. Pēc tam tas tavs ikdienas kustības, kas ir tas, ko mēs tikko runājam, tu staigā, tu kusties, tu stāvi kājās, tu vēl kaut ko dari, tas ir 15-20%. Tur jau ir kaut kas, ko tu vari ietekmēt, bet jau arī tāds tuvu rounding erroram. Pēc tam nākamais lielākais ir tas, kā tev organisms pārstrādā pārtiku. Un tur ir, kur, ja tu paēd vairāk olbaltumvielas, tad tev moška bišķi vairāk kalorijas iztērēsies, bet tas arī ir 10%. Un tad tās fiziskās aktivitātes, kas ir zāle, ir 5%. Tas ir tieši nekas, un tas ir statistiski nozīmīgi nekas nav. Un tāpēc, tāds savais atlikums ir tā zāle ir, tu saki, es eju uz zāli, tāpēc, ka es zinu, ka es tagad ievēju, tāpēc man tur ir prese apakšā, tāpēc man tur ir smuki mugurā muskulīši, jo, viņš ir tev ir tam ķermenim tās smukās aprises, ko tu vari uzbūvēt. Bet, ja es gribu nomest svaru, tad pirmais, ko es izdaru, es regulēju to, ko es apēdu, jo tas ir visvieglākais, ko es varu noregulēt, jo to es varu 100% nokontrolēt, ko es daru, vai ne? Un otrais, tas pieejamākais ir, ka es vienkārši tāpēc es kustos. Es es staigāju līdz nelabumam vienkārši, un ja man ir iespēja pastaigāt, es pastaigāju. Un tu jau vairāk neko nevar izdarīt, jā. Tāpēc reiz ir teikt šīm, kas tev klausās, tad domā, nē, tas sporta zāle neiešana nav jāsip, novājēt, nē, tas ir tik un tā jāturpina. Ir sevišķi tāpēc, ka vecumā pēc 35, ap 30, jo mēs sākam zaudēt muskuļu masu, es tur lasu dažādas akadēmiskas pētījumus, tie ir tur līdz cik tur tas atkal man vēl kudīties par 10% 10 gadē, 3 līdz 10% 10 gadē, un tas ietekmē visu to, ja kāpēc mums parādās virknes slimības, hormonu izmaiņas, kas sievietēm sāks, tā ka zāle vai sports vienalga, kurā vietā dara, ir svarīgi, bet vienkārši nepieļaut šo kļūdu, ko es ļoti ilgi arī, manuprāt, arī es tagad baigi sāku vingrot, es retīgi staigāju, es skrienu, un vēl it kā uzskatīju, ka es ēdu veselīgi, ja es tiešām olbaltumvielas viss, bet arī to var pārēst. Tāpēc, ka tas mindsets ir, ka, esot tādi šausmīgi veselīgi, tā kā ar to ir vienkārši nenormāli jāuzmanās. Un runājot par šito, tās aplikācijas, piemēram, tas pats MyFitnessPals, ja kāds izmanto, viņam tajā standarta settingā, kas ir bezmaksas, viņi viņas skaita apakaļ, bet viņi saka, tur, kur nostaigāja, mēs jums pieskaitam apakaļ kalorijas. Un šis arī ir absurds, ka cilvēki tam to klausās un labi, tas var ēst vēl kalorijas. Nē. Tu savas kalorijas, ka mēs izrēķinam viņas ņemot vērā to, ka tu kustēsies. Tu jau arī, kad cilvēki, paši gribētu noteikt, cik man dienā ēst tās kalorijas. Viņi izmantot kaut kādu kaloriju kalkulātoru online, un tur jau tu pasaki, ka tu kustēsies, un tas ir ņemts vērā, un tad pēc tam to dubultā vēl ņemt vērā, tad tu netievē. Jā. Okay. Mans mazais triks ir par kaloriju skaitīšanu, ko es sapratu. Man nav tā aplikācija, es tā kā nobunēju uz 1 mēnesi vienu skotu vai īrieti vai skots tā treneri ir, bet man zina apnika bakstīt un domāt, kurš produkts, kurā brīdī ChatGPT. Man arī ir es uztaisīju postu. Es redzēju, jā. Dienas beigās es ierakstu, es apēju tik daudz, kuras zinu pierakstu kalorijas, viņš ātri aprēķina uzreiz, un es tādu nedaudz Excel vienu brīdi uzsāku, lai redzētu, cik es bieži sportoju un vēl kaut kā. Tā kā, ja negribās bakstīt to fitness aplikācijas, bet droši vien es ticu, ja ierod, tas droši vien ir ātri, bet, protams, man nav pacietības. Bet tas ChatGPT ieteikums tavs bija tik krūts, jo es redzēju, un es viņu es nebiju iedomājusies par to, un es sāku izmantot, ka tagad es eju uz kafēnīcu, un kā es varu zināt, cik tajā ir, un es viņam paprasu paklausies,
Nu, standarta kafejnīcā, ja es paņemtu šito ēdienu, kas tur varētu būt, un viņš tev iedod vismaz kaut kādas tās aprises, un, protams, tur ir no šitā līdz šitā, bet tas ir vairāk nekā man būtu pašai mēģināt izzīlēt. Nu, tā ir rīktīgi grūta doma. Un vēl ko darīt ar ChatGPT, tā kā, zin kā, tu jau nesvērs tur kafejnīcā, vai arī man arī mājās šobrīd nav svars, negribu pirkt, jo es drīz braukšu apakaļ uz Igauniju. Es pēc izmēriem, ja es tikko apēdu sievietes plaukstas lieluma, dēlna lieluma vistas gaļu, ja, tad viņš aprēķina arī aptuveni tās kalorijas. Es zinu, ka tas nav precīzi. Protams, jo mana dēlna un tava dēlna, vai ne, tas ir tāds pusotra reize atšķirība. Bet tik un tā sieviete pa lielam, man liekas, bet vismaz kaut ko tu vari tur pateikt, vai tur, nezinu, apēt tur mazu ķakaru vai 5 vīnogus vai kaut ko tādu, ko es nenosvēršu. Tas man palīdz. Zini, kas man ir jautājums? Piedod, par šo vienkārši pieliekot. Tā kā, man liekas, ka labāk tieši tā ir mērīt kaut vai kaut kā, nevis nemērīt vispār. Jo tas, ko tu dari ar šito, tu kā minimums dabū to konsistenciju, ka tu saproti, ok, katru dienu man ir tā plauksta, un ja tu redzēsi, ka tev tas svars nekrītās vai kā, tad tu zini, ka, ok, tev ir no šitās plaukstas jānogriež. Un tā problēma, jo tas tie cilvēki vispār pārsvarā neseko nekam, un viņiem nav ne mazākās jausmas, ko viņiem. Tāpēc, man liekas, tā precizitāte ir krūta, bet galvenais tā kā kaut cik piefiksēt, kas to tajā ietiekšā. Šī man bija lielākā kļūda. Mans klasiskais stāsts, man liekas, ka esmu piegriezusies visiem ar to, ka es pagājušajā gadā sapratu vienkārši, ka es nevaru nomest to savu svaru. Man nebija baigi, man kaut kā 3 kg, bet ierastās metodas vairs nedara. Un tad es lēnām sāku visu par perimenopauzu atklāju, sāku pagājušajā septembrī sāktos vingrojumus mājās vairāk nezīt, un tik un tā tas svars nekrīt. Es pat vēl uzēdu to svaru. Es domāju, kā es ēdu visas tās veselīgās lietas. Un tad es sapratu, ka man vajadzēja skaitīt kalorijas. Man vajadzēja kaut kāds 2 mēnešus paskaitīt kalorijas, un es sapratu, cik es tomēr daudz pārēdu. Ir kā ir tur veselīgi, un vēl, piemēram, tur rīsi, bet tie rīsi man ir puses šķīvis, un tad gaļa tur ir kaut kur blakus. Viss tās proporcijas, kā ir jānomaina. Tāpēc tas prasa laiku, un tāpēc arī tik ilgi to atliku, bet ir vērts kaut kādu mēnesi to sāpju piecies, un tad tu saproti tomēr, cik daudz mēs apēdam pa daudz. Arī pat nepriekš vājēšanas, ka mums nevajag vienkārši tik daudz tās kalorijas, tas palīdz. Un zin kā, otra lieta, ko es gribu apsīt, kur es ik laikam iekrītu un neesmu atradusi līdzsvaru, ka es pārtrenējos. Es pat nerunāju par tādiem svariem, ko tu cēli. Es vienkārši, man ir tur 5 kilogramīgās hanteles, bet es pagājušajā nedēļā sapratu, ka šitos šausmīgi slikti, sakal nevaru īsti pagulēt, man ir mute sausa, un tad es sapratu, ka uztaisīju diezgan intensīvu jaunu sporta treniņu YouTube, ko es taisu, pēc tam es trepēm nevarēju uzkāpt nākamajā dienā. Man reti tā ir. Es vēl aktīvi laikam nogāju ar kājām vairāk, un man ik pa laikam ir šie iekritieni, kas nesaprotu, ka ir pa daudz. Tu māki izskaidrot, kas notiek, un varbūt kā uzķert tās pazīmes, ka tu esi kaut ko izdarījis pa sliktu jau ķermenim. Es tā baigi zinātniski nevarēšu pastāstīt, bet ir skaidrs, ka, man arī ir tādas situācijas, ka tu vienkārši dari, un vienā brīdī tu saproti, ka tev jau vairs nav kaifa iet trenēties, tu sev spied, tev viss sāp, tev viss slikti. Kā to izķert laicīgi, un tā kā viens ir... Kā to nevar izsakt laicīgi? Tā kā perfektā pasaulē mēs visi sekotu, cik mēs daudz tur cilājam katru reizi, kā mums ir tā progresija notiek un tralala, bet man liekas, ka tas ir tāda grūtā lieta. Tas, ko es daru sev, ņemot vērā, ka es eju to katru dienu, es klausos vienkārši tajā, kā es jūtos. Un ja es tajā rītā pamostos un es jūtos, ka man viss sāp, man negribās, es aizēju un es pastaipos. Es daru tos rituālus, ka es eju, es kustos, sportoju, bet, ja man ir grūti, es sevi nelaužu laušanas pēc, tāpēc, ka man bija šodien paredzēts treniņš. Un tas, man liekas, ir tā kā vislabākais, ko mēs paši sev varam izdarīt, vienkārši mēģināt par visu, gan par ēdienu, gan par sportu, vienkārši klausīties, kā tu jūties un reaģēt uz to. Nežēlot sev visu laiku un nejusties, ka es jūtu, ka man vajag šokolādīt. Tajā brīdī varbūt nē, bet ja tu tā kā jūti, ka tev ir bats, vai tu jūti, ka tev nav spēka, reaģē uz to. Jo te ir tas jautājums, katrs to šauro strīpiņu, kad ir vienkārši, ka tas jūtu, ka man nav iekšā enerģijas, vienkārši nevar palēkāt šodien, ja? Un kad ir, ka tev vajag piespiest, un kad ir tas, ka tu vienkārši izdomā sev attaisnojumus, tad kā atrast šo balansu, manuprāt, tas ir tas grūtākais. Ja tu nesāc katru dienu justies nogurs, es negribu to darīt. Bet zini, ka par šo katru dienu, tas, ko es sev tā cenšos, kā principu ar visu, ir, ka tā kā tu vari vienreiz kaut ko neizdarīt. Tu vari vienreiz, pārēst kalorijas. Tu vari vienreiz izdarīt šito, bet tu nedrīkst to darīt 2 reizes pēc kārtas. Un to bišķi, ja tu šodien neizdarīt, tad rītā saņemies. Ja tu šitajā ēdienā aizies atšķirēs, nākamo savācies. Ja es šodien pārēdu kalorijas, tad rītā es nepārēdīšu. Un tad tas tev vismaz tas neļauj ieiet tajā
Vot, tā, kad tu palaidies, tad tas ir viss. Tu ej, un tad tu pa to kalnu lejā esi. Bet tā kā tas ir īstenībā tāds, vienu reizi var, otru reizi nevar uzreiz pēc kārtas. Zin kā, man lielākā problēma, man nav tur ikdienā varbūt problēmas ar šokolādīti vai tur kaut kādu kūku, un tas, ko esmu pieraksējis, es esmu saldumu mīli, man vajag savu cukuru, bet kopš es spiežu uz olbaltumvielām, man neprasās vairs kūkas, man pietiek ar vīnogām, man pietiek ar saldiem, pat burkāniem, āboliem, man nevajag, tas ir, esmu šausmīgi apmierināta ar to, bet, kur es nevaru, es varu turēties un visu normas robežās, es nebadojos. Bet tad aizēju uz pizzeriju, un es šodien ēdīšu to pizzu, un es nevaru apēst tikai vienu gabalu. Es tad kārtīgi noraujos, un es pārījos vienkārši. Tev sanāk tā ik pa laikam, vai tu spēj noturēties? Protams, ka sanāk. Bet zini, kā ir jāatzīst, kad man sanāk, ka es baigi mēģinu tā kā galvā nošķirt to brīdi, kad man ir dzīve, un tas ir mans dzīvesveids, un kurā, tev ir tie brīži, kad tu gribi vienkārši aiziet un ēst un darīt. Bet tad ir diēta. Kas ir tas, kas man ir tagad? Kad ir tā kā kaut kas ir uz limitētu laiku periodu, un te es sevi menedžēju, ka tās 8 nedēļas nevar norauties. Un man liekas, ka tas ir tas, kas cilvēkiem palīdzētu, jo viņi savu galvā paši nodefinētu, ka tā kā diēta un kaloriju deficīts ir kaut kas, ko tu dari limitētu laika periodu. Un tādu tu vari sev nomotivēt, tu varētu sev nomotivēt 8 nedēļas. Tā kā, tās 8 nedēļas es neiešu to pizzu, vai iešu, tad apēdīšu to vienu gabaliņu. Jo tu saproti, ka tā nav tava dzīve. Tas ir vienkārši laika posms, kurā es metu no svaru. Un pēc tam, tā kā jau es būtu tajā normālajā dzīvē maintenance, tā viena reize, kad es tur aizīju un to pizzu pārījos, tā kā vispār neko lielajā bildē atkal nevaina. Līdz ar to man liekas, ka tas ir tā sieviešu tipiskais, un es jau neesmu labāk, es jau tāpat esmu visu mūžu dzīvojis, ka tu ķipa visu laiku esi uz diētas. Tā kā, kad paprasti, tas ir diētas, bet tu jau neesi uz diētas, jo tu pats tā kā saproti, ka tu to mūžu visu tā nedzīvos, un tu tur plūsti tev maini, un tur vidēji. Jā, bet tu neesi uz tās smagās diētas, ka tu ēdies tikai vistas gaļu katru dienu, bet tik un tā, es domāju, tas svars ir visu laiku jāvēro, un tas, ko man tagad rāda tā pieredze pēc 45, man tas tā kā šobrīd, ka, vieglāk piepliks, man būs tikai vēl mazāk jāēd, tāpēc, ka viss mainās un hormoni un viss tas to visu ietekmē. Un tas ir fakts. Ok, labi, to jau var, bet ne tā pārēšanās. Bet, zin kā, jautājums ir par to atgriešanos apakaļ. Labi, tu esi tās 8 nedēļas vai 2 mēnešus, ko es arī lasu, tas ir tas, ko tev iesaka, lai ķermenis nepierod un nesāk dzīvot no mazāk kalorijām. Tā tava prakse, kā atgriezties un kā tad saprast, kas ir tas, ko es ikdienā varu normāli ēst, lai saglabātu to svaru. Nav par samazināšanu, bet saglabāšanu. Tā kā es būšu nonākusi līdz tam savam gala rezultātam, tad... Kuru tu nezini šobrīd. Bet, tas, ko es tā kā pateiktu, ir skaidrs, ka tās 8 nedēļas es noturos, un tas, ko, manā galvā ir 8 līdz 12 nedēļas ir tas periods, tā kā, kas ir ok priekš diētas. Tā, kad tu sāc vilkt tālāk, tad tas ir tas, ko tu saki, tas ir pārāk daudz, un tev jau tur sākas brukt, gan mēnešu reizes pazūs, gan, viss pēc kārtas, un to nevajag. Bet, anyhow, 8 līdz 12 nedēļas kaut kur tajā brīdī es sapratīšu, ka viss, es aiziešu sapučēties, un ko daram tālāk. Tas, ko es darīšu, un šis ir tas iemesls, kāpēc ir tik svarīgi, ka tev tā diēta, tagad, kad es esmu uz diētas, viņa man ir sabalansēta. Man nav tā, ka es izslēgus ārā tur visu iespējamo, un tā, ka man būs jāsāk dzīvot parastā dzīve, man būs pēkšņi kaut kas jāmaina. Tas, ko es darīšu, es turpināšu ēst tā kā līdz šim, bet es vienkārši ēdīšu to visu pašu, bet vairāk. Es pielikšu pirmajā nedēļā visticamāk kaut kādas 150-200 kalorijas, es turpināšu to visu mērīt, trakot, skatīties, kas notiek ar ķermeni. Visticamāk, es vēl joprojām būšu deficītā. Tad es pielikšu vēl kalorijas, un es vienkārši šitā lēnā garā nedēļu pa nedēļā likšu klāt, līdz brīdim, kamēr es sasniegšu to, ka man tas svars nekustās. Un tas ir tas pareizais, foršais veids, un tā kā tu saproti, cik tad ir tās uzturošās kalorijas, tu tam ķermenim ļauj adaptēties, tu viņam ļauj tā kā iedzīvoties tajā jaunajā svarā, jo viņam jau arī vajag to periodu, kamēr viņš, tā kā pierod, ka tā kā, ok, tagad es būšu šitik tievs, nevis tik tievs, kā es biju pirms tam. Un tas ir tas pareizais veids. Ja es paskatos no kaut kādiem kalkulatoriem, man liekas, ka visi, kas ir kaut ko sākt, tie online kalkulatori ir riktīgi loģiski. Tā kā paņem online calorie calculator, nepārspīlējam ar savu aktivitāšu līmeni, jo mēs visi, kas ir netur rīktīgie rabotņiki, mums būs vai nu sedentary, vai nu tur tā kā ļoti low activity. Es sev lieku low activity, un man nav baigi low, vai ne? Un man, es pareiķināju, man sanāca, ka man uz to, piemēram, ja es 60-70 kg, tās būs rupi sakot 2300 kalorijas.
Nu, es nezinu, vai tā būs, vai tā nebūs. Mēs Tas ir paskatīsimies. daudz. Un Nu, Dievs, vai tur ne? jau varēs katru dienu pa picas gabalu. No, vai ne? Bet tāpēc, lai es to uzzinātu, tas, ko es darīšu, un es arī tam plānoju tā kā turpināt sekot, šā te ir vienkārši lēnām likt klāt un skatīties, kur tas apstājās un kurā Kur ir brīdī tā jau sāk robeža. uzbaroties. Un tas būs tik interesanti. Šis viss ir Jā. tik interesants. Šis tiešām ir man arī pat. Un tāpēc arī, zin kā, esmu dzirdējis to, ka nevajag svērties, tas tikai rada stresu, tāpēc, ka svars arī staigā katru dienu uz augšu, tu nevar to noteikt, bet es sapratu, ka man patiesībā dati rada mieru. Jo tad es zinu, es tad apēdu to, ok, man nekas nemainās. Es varu droši ēst tik daudz, jo tas, ka tu nosaries reizi nedēļā, man tas nestrādā. Man tas pēkšņi, ja man ir 2 kilogrami klāt vai, mazāk, jo parasti nav, parasti ir vairāk klāt. Es gribu saprast to brīdi, un kur es varu, un tad man tas rada mieru. Dati un informācija arī vispār, jebkurā politiskā jomā. Es neesmu pret to, ka ierat galvas miltīs, un es ne par ko neinteresējos. Tu zini, un tad tev ir vieglāk operēt. Klausies, ejam tālāk pie uzķūnēšanas. Tas ir tavs jēdziens. Ko tu esi gatava izstāstīt? Ko tu esi uzķūnējis savā dzīvē, savā ķermenī? Ingo, es izkāju, ko es uzķūnēju? Labi, nagus nevajag, tas ir tā kā ļoti ierasta lieta. Tad es arī no tevis uzzināju, manuprāt, viņi gāja ilgu laiku. Es esmu pēkšņi viņas vārdu, mēs likām matus. Jā, pie Silvanas mēs likām matus. Silvanas mēs gājām joprojām lieku pie Silvanas matus. Jo viņi man teica pēdējo reizi, kas bija, bet tas bija pirms 4 gadiem, 5 jā, tad es pārtraucu. Tad tu biji off, jā, tad tu sāki atsākusi, jā. Lieku, jā. No tādām, kas ir ikdienas tādām, man ir, es lieku matus, bet mēs arī Ingu viņas likām veselīgi, bet liekam matus. Man ir skropstas, man ir ietuvēts uzats, sācis skropstu līnija. Tās ir tādas, parastās lietas, bet tad no tādām vairāk, ko es esmu darījusies pirms gadiem, man liekas, ka jau 7, es ieliku krūtis un palielināju viņas un pacēlu. Tad pirms kaut kādiem gadiem 2, es no apakšā te atstiņām izņēmu tauku, tā kā taukaudus, jo man bija baigi zilie riņķi un tā kā tos izņēmu. Un vēl es izņēmu no vaigiem arī te taukus, jo es biju visu laiku, lai cik es biju tieva, man bija tāda apaļa, tāda mīlīga steiņa, un tas izņēmu tur taukaudus. Jā, un tas viss, tādās lielās šaibās tas pagaidām ir viss botoksu esmu taisījusi, bet viņš jau izgājis. Bet, jā. Bet plakstiņiem tev arī ir bijusi operācija, vai tie bija drīzāk tie no apakšas, tie malārija maisti, kas tev bija? Man bija tikai apakšā, jā, un man tā kā grieza no iekšiņas, tā kā man nebija ārējās rētas, bet no iekšiņas iegrieza un izņēma tos taukus, jo vienkārši man bija es visu mūžu izskatījos, tā kā es būtu nabaga cilvēks pārstrādājies un nogurs. Un, tagad izņēmu un paskatām, tā kā svaiga. Jautājums ir, es domāju, ka būs daļai sieviešu jautājums, kāpēc tev to vajag, jā? Kāpēc tu to dari? Jā, zini kā, man pašai sagādā kaifu, kad es skatos spogulī un man patīk tas, ko es tur redzu. Un ir skaidrs, ka ir kaut kādas lietas, pie kurām es varu strādāt. Un, es varu strādāt pie tā, kā izskatās mans ķermenis. Es varu tur sportot, es varu ievērot diētu, es varu strādāt pie tā, kāda man ir āda. Es visu varu kopt, es varu ēst labu ēdienu, lai viņa ir smuka. Es varu zobus savus, iet pie higienistu uzlikt to. Bet, ja es skatos, un man vienkārši nosit man tās krūtis nav, un man patīk, kā izskatās dekoltē. Un es varu, es nezinu, ko es darīju tur ar tos gadus līdz tam, ka es ieliku, es staigāju visu laiku ar push-up krūšturiem un tā, lai, jo vienkārši man patīk vizuāli, kā izskatās, ka tev ir krūtis. Un tad es saprotu, ja man ir iespēja ielikt, kāpēc man neielikt, un vienkārši visu laiku neskatīties uz sevi ar tādu, smuku meiteni. Vai arī ar tām acīm arī, es vienkārši, es izskatos sagurus, es vienkārši skatos tajā spogulī, un man besīja ārā. Es aizēju, salaboju, man nav rētas, man nav nekas, un es dzīvoju smuka. Par tiem vaigiem. Es visu mūžu esmu bijusi apaļa pirms tam bērnībā, un lai kā es tievējos, bija rīktīgi tāds slaidam, un tās sejas smaidu bildēs, un es izskatos tā kā tāds bubliks. Un man pašai vienkārši tas krīt uz nerviem, un es aizgāju izņēmu, un man parādās sejas, vaigs, un tas. Un neviena no tām lietām nav tāda, ka es izdarīju. Tā kā neviens apkārt man nepamanīja. Es ieliku krūtis man darbā, es aizgāju strādāt, neviens nepamanīja, ka es kaut ko izdarīju. Tāpēc, ka es to visu daru tā kā, ar mēru tā, lai man ir smuki, un man patīk, bet tā kā ne jau tāpēc, ka kādam citam ārpusē ir jāredz, ka kaut kas ir mainījies, bet man tās mazās lietas, man viņas reāli iedod to sajūtu, ka tā kā man patīk. Un kaut kādas tās, es nezinu, šitie paši mati un skropstas un tas, tā kā man vienkārši tā kā ir vieglāk tā dzīvot. Man negribās katru rītu celties un krāsoties. Es pamostos un es jau esmu smuka. Un man ir prieks, un es eju un dzīvoju savu dzīvi, un par to baigi nečakarēs. Līdz ar to tas ir tā mana doma. Ja man ir iespēja un vēlēšanās, kāpēc nē?
Jā, nu tas, kas man patīk arī, tas, ka dabiski, lai izskatās, ja, ka Jā, tev nav, tur ne tur pār milzīgi liels acs vai milzīgi liels jā, lūpas vai kā, bet tas, ka katram ir savs gaumas jautājums, nevienu nemācām, tā kā jā, šo var, ja gribas zināšanai, ko tas viss un kā tas viss veidojās, bet tas nav tāpēc. jā. Tu esi kaut ko iecerējis nākotnē arī, vai šobrīd tu esi apmierināta ar savu ķermeni, vai tu Nē, vēl es esmu kaut ko diezgan domā? apmierināta, bet es tā kā aiziešu ielās to botoksu atkal, jo var redzēt, ka es par daudz domāju. Tas man liekas, jo Cik tev, Lauma, cik tev ir gadu? Cik tev tagad ir gadi? 32. Man ir 32, un es Ah. sāku viņu laist tā kā, rupsakot, pie tricāra. Tas bija tā, ka es parunāju ar kaut kādiem doktoriem, ka viņi teica, ka tas ir tas brīdis, kad, tev sāk. Un tā kā viens ir, es varēju paņemt un ielaist, es varēju, protams, taisīt visādas tur mezoterapijas vēl kaut ko, bet dienas beigās, tā kā, ja es sāku vecots, un tas vienkārši, viņas būs mazāk dziļas, un man iespējams nebūs jāatvilk tā seja vecumdienās, ko es arī darīšu, ja es gribēšu, es arī atvilkšu tā seju. Jā, tie ir tik tālu. Noslēgumā, tā kā tu arī sporto un visus šos uzturvielas, un tev ir mājās arī sporta treneris, jā, kā ir ar kaut kādiem uzturbagātinātājiem, vēl tu kaut ko lieto, kaut kādām piedevām, proteīnu pulveriem? Jā, es lietoju, bet es tā arī ne ļoti tā reliģiski. Tas viens, ko, tā kā es, piemēram, tagad arī esmu uz diētu, un es neēdu šausmīgi plašu to bloku, es ēdu diezgan ievērtīgi. Tad tas, ko es daru, es vienmēr tā kā tādu apdrošināšanas politiku iedzeru savu vitamīnus. Un tas, ko es daru, ir D vitamīns, kas ir, man liekas, standartā visiem vajadzīgs. Un tas ir īstenībā vienīgais, kas ir tas taukos šķīstošais un kas uzkrājas un ko tu teoretiski varētu pārspīlēt, tad to es arī ņemu un pārbaudu reizi vai divas gadā uztais analīzes paskatos. Bet D vitamīnu dzeru. Tad no vitamīniem, kas ir nešķīstošie, kas nozīmē, ja tev viņas nevajadzēs, tu viņas izšķurāsi. Tur tas, ko es lietoju, ir multivitamīns. Ja kaut ko tam ķermenim vajag, lai viņš paņem. Es ekstra dzeru magniju vakarā, lai man ir, viņš gan muskuļiem, gan poršā, gan miedziņām, viņš visam tev vai nepalīdz. Bet paga uzmanies, tie magnija ir kaut kādi vismaz 5 veidi. Vismaz Zanda ir ielikts vesels, pat karusels par to rešetinā, ja, ka tur viens ir miegam, viens ir muskuļiem, viens ir vēl kaut kam, tā kā tur. Mans ir vairāk muskuļiem, bet es ticu arī plasībo, un tad es dzeru savu magniju, domāju, ka viņš palīdz visām manā dzīves skaitēm. Ir skaidrs, ka pa sliktu viņš man taču nenāk, ja es tā muskuļu to lietu. Un tad, attiecīgi, D, magnijs, multivitamīns un es dzeru omegu. Tāpēc, ja es neēdu tās zivis tik daudz, es ļoti reti lasu ēdu, un tad es labāk iepačkāju to ekstra omegu, lai tās būtu. Un 5. kreatīns. Un to es gan tā kā kreatīnu es dzeru katru dienu, mūžīgi jau gadiem. Klausies, es gribēju jau beigt, bet patiesībā nē, šis tas, kas mani interesēja, es vēl vakardien lasīju Stanfordas universitātes, ir tieši par perimenopauzi vesels buklets izdots, un tur ir 6 uzturbagātinātāji, kas ir jādara sietam šajā vecumā. Pa lielam visu, ko mēs esam jau aprunājuši, un ir tas kreatīns, un Zanda arī par to runā, bet tas, kas mani biedē, ko tur visi rāda, ka tev pieaug sākumā pat ne svars, bet tev tas ūdens uzkrājās un šķidrums, un daudziem ir slikti, un tur ir jāzina devas, kādas dzert un plaknes, un es esmu kaut kā ļoti piesardzīga pret to, jo man bail uzsākt. Man liekas, ka Ingu tas ir absolūts kaut kāds, bet kā ar visām zālēm. Labi, nerunāsim tur neiesim piemērus, bet par visām, arī par to pašo zempiku, par visu tur tu dzirdi, un tev liekas, ka tur viss Jēzus Marija. Bet, piemēram, ja runā par kreatīnu, tur vispār nekā nav tāda, jo, tā kā, ja tu dzertos 3 līdz 5 gramus dienā, tev pirmkārt toču nebūs nekādas plaknes, tu visticamāk nejutīsi. Tas pampums un ūdens, viņš tev maksimums, kur tu viņu redzēsi, ir uz svariem, un atkal mums vajadzētu ignorēt svarus, jo tu uz ķermeņa neredzīsi, jo viņš ir šūnu līmenī. Viņš tev nav kāds ūdens, kas ir, tā, ka tev ir ūdens aizture, ka tev ir slānis, tev viņš ir šūnās. Un tas, ka tev šūnās ir ūdens, tas ir super, jo tev viņas var atjaunoties, tev viņas var darboties, tev viss var notikt. Bet tas, kas ir, tās visas tās sliktās lietas, un tev ir, tev jādara kaut kādas absurdas lietas, tur jādara 50 gramu dienā viņš, un tad moška tev arī aizsitās tur visu un noteiktās. Ja tu dzertos 3 līdz 5 gramus un mierīgi dzīvo, tev nekas nebūs. Bet no plusiem tev muskuļi ātrāk atjaunojās, tev smadzenes labāk strādā, tur viņam ir, viņš ir tā kā vislabāk pierādītais sporta, bet uzturbagātinātājs, tur viņam ir tikai labumiņš. Manā Instagram burbulī visur rādās, visi tie amerikāņu treneri, visi viņi iesaka, man šobrīd diezgan daudz buļķiņas, ko es jau dzeru, bet par šo es domāju. Jā, es tev iesaku, jo es tajā sportistu burbulī, kur visi dzer, un es nevienu nekad mūžā neesmu dzirdējis, ka kādam no kreatīna kaut kas slikts. Tā kā tu vienkārši viņu nejūti. Un tu vienā brīdī tev
caurējas un tas pampums, kas rodās, un Jā. ka tur, ka ne visi panes un tā, un tāpēc tāpēc arī vienkārši, ka es jau visu kaut ko citu dzēru, es domāju, pietiek, nevajag arī uzreiz veselu aptieku mājās, ja es standartu tur zivju eļļas, tagad paņēmu nakts vecu eļļu pēc doktora Serciņas sarunas, jā, un, nu tā, pamazām. Bet man liekas, kā ar visām vielām, nu tā kā, arī ar šito, nu tā kā, ja kādam cilvēkam ir bail, pat viņš grib sākt, nu sāc pa drusiņam, nu sāc ar to 1 gramu, pieliec 2, pieliec 3, nu tā kā, tas sāc tur gradually, lai nav tas ķermenim tas stress, bet, nu es esmu gatava galvot, ka, nu, ka 99% nekas nebūs. Ok, labi, padomāšu. Labi, Lām, super, bija ļoti interesanti. Paldies tev. Ja, pirms 10 gadiem par olas baltumu, tad varbūt es tavs ietekmēs sākšu arī par kreatīnu daudz aktīvāk padomāt. Tā visām, kas skatījās, jau mēs jau visu atrunas minējām, ņemiet šo zināšanai, tā ir mūsu pieredze, vienkārši parunājāmies. Ja tomēr bija ļoti noderīgi vai uzzinājāt jaunas lietas, man atkal ir lūgums, lūdzu padalieties ar šo sarunu, palīdziet man aizsniegt daudz vairāk sieviešu, jo es jau vienmēr minu, ka sociālo mediju algoritmu burbuļi ir nežēlīgi, viņi patur tev savā šūniņā nelaiž ārā, tā kā vismaz viens šērs vai links aizsūtīs draudzenē man ļoti, ļoti palīdzēs. Nu jā, un tad jau paliekam saziņā offline un, kas sakojat arī Laumē līdz kontā, kā viņas veiksies, jo droši vien, kad mēs šo publicēsim, būs jau kaut kāds pāris nedēļas pagājuši pēc šī ieraksta, tā kā varbūt tu jau būsi ar savu fotosesiju tikus skatījušies. Varbūt. Bet paldies tev, Ingu, bija forši. Čau. Jā, paldies. Tā.